noteikti varētu ieteikt Melnkalni kā galamērķi. Ļoti skaists galamērķis, kalni, jūra, Budvas pilsēta, īsta romantika. Tagad kā reiz varu ieteikt arī pieejamu ceļojumu, kurā būs apvienots gan daba, gan ekskursijas, būs iekļauta gan dzīvošana, gan arī lidojums, un ne par ko nebūs jāsatraucās. Tas būs grupas ceļojums, kurā varēs baudīt lielisko Melnkalnes dabu. Tātad šajā ceļojumā mums ietilpst lidojums Rīga, Tiveta, Rīga, nakšņošana pašā Budvā pie Adrijas jūras, burvīgais Kotoras līcis ar motoru laivām, UNESCO Kotora un tās iespējīgā vecpilsēta, raftings Taras upē, kuriem interesē piedzīvojumi, Skadaras ezera nacionālais parks un brauciens ar kuģīti, džipu túra kalnos, Lipas alas, arī ļoti interesanta vieta, vīna degustācija, protams, un milzīgais vīna dārs, Lovčena kalns un Ņegoša mauzolejs, Starībāra un vēsturiskā cetiņa, kā arī, protams, cenā iekļauts 23 kg nododamā bagāža, latviešu valodā gida pavadība un ceļojuma apdrošināšana. Tātad šis ceļojums notiks no 3. līdz 10. oktobrim, ilgs tieši 8 dienas, un cena būtu sākot no 895 €. Šis nebūs vienkārši pludmales ceļojums. 8 dienās tu ieraudzīsi gan Adrijas jūru, gan kalnus, gan ezerus, gan arī vēsturiskās pilsētas.